tu atnāc uz darbu, un tur tevi sagaida pārsteigums, piedāvājums noslēgt vienošanos par darba līguma izbeigšanu. Ar šādu lietu pie manis vērsās viena klienta, kurā konkrētajā uzņēmumā nostrādāja 3 gadus, un vienā dienā viņai piedāvāja aiziet prom no darba, parakstot šādu veidu vienošanās. Klienti nesabaidījās un laicīgi piesaistīja mani šajā lietā, jo parakstot šāda veida vienošanos, ietekmēt gandrīz vairs neko nevar. Šādā situācijā ir jāatcerās, ka darbiniekam nekādā gadījumā nav pienākuma parakstīt vienošanās. Darbiniekam noteiktajos gadījumos ir tiesības saņemt 1 mēneša algas kompensāciju, kā arī nostrādāt vēl 1 mēnesi. Tāpēc, pateicoties manam padomam, kas izmaksāja X, klientei izdevās iegūt kompensāciju no darba devēja 75X apmērā. Atceries, ka taisnīgums nav tikai mērķis, to ir iespējams padarīt par realitāti.